Tagad aplūkosim, kā Klasero sasaist jūsu bankas izrakstu ar rēķiniem. Izvēlieties, kuram bankas kontam pieder šis izraksts, un augšu pielādējiet CSV failu. Sāksim ar maksājumiem, ko sistēma ir atpazinusi. Šeit redzam klientu ar 2 bērniem un tāpēc 2 atsevišķiem rēķiniem, bet klients abus apmaksājis ar vienu transakciju. Klasero automātiski to atpazina un sasaistīja maksājumu ar abiem rēķiniem. Tagad paskatīsimies uz maksājumiem, kas netika atpazīti. Šajos gadījumos maksājumā nav norādīts korekts rēķina numurs, taču mēs maksājumu varam sasaistīt arī manuāli. Zemāk redzēsiet visus neapmaksātos rēķinus. Ja to ir daudz, varat meklēt pēc klienta vārda vai rēķina numura. Ievadiet maksājumu summu, nospiediet sasaistīt un aizveriet cilni. Jūs uzreiz redzēsiet, ka rēķins ir atjaunots. Šeit vienam klientam ir pārmaksāts. Klasero rāda atlikumu plus summa 40. Nākamajā ģenerētajā rēķinā šis kredīts tiks automātiski piemērots, līdz pārmaksas summa būs pilnībā dzēsta. Šeit mēs redzam arī klientu, kurš nav samaksājis. Ja rēķins ir kavēts, varam nosūtīt maksājuma atgādinājumu tieši no administratora paneļa uz klienta e-pastu. Paldies, ka noskatījāties šo Klasero bankas izrakstu sinhronizācijas pamācību.